Skaņas pārbaudi. Skaņa ir. Labi, sāksim. Mana stāsta mērķis ir faktiski iepazīstināt jūs, kas tad ir un kas īstenībā nav elektroniskais rēķins. Iezīmēt iespējas, ko pārēju uz elektroniskiem rēķiniem, kādus ietaupījumus varētu jums dot, un iezīmēt arī to, kas jau šobrīd ir Horizon portfolī rēķinu atbalstam un pie kā mēs plānojam strādāt. Un tas izejas punkts faktiski ir tāds, mēs varam paspēlēties ar skaitļiem, un es mēģināšu jums šodien pastāstīt, kā varētu ietaupīt 300 miljonus gadā tautsaimniecībā Latvijā. Un runājot par elektroniskiem rēķiniem, bieži vien mēs tagad kļūdamies, sakot, ka tas vai cits dokuments ir elektronisks rēķins. Bieži vien mēs saņemam rēķinu elektroniskā formātā, kas, piemēram, ir Word dokuments, un mēs sakam, ka tas rēķins ir elektronisks. Daudz droši vien tā, jums arī piekrīt šim apgalvojumam. Tā ir? Nē? Ir šis dokuments elektronisks rēķins vai nav? Nav. Ir. Nav. Nākamais stāsts. Mēs saņemam PDF-u. Un apakšā maziem smalkiem burtiņiem uzrakstīts dokuments ir sagatavots elektroniski. Nav. Nākamais stāsts ir par to, ka mums atnācis dokuments ir papīra formātā, varbūt papīrs vai PDFs, un tad mēs vēl uzlaižam pa virsu skenēšanu. Skenēšanas rezultātā mums rodas XML formāts. Tas būtu elektronisks dokuments, elektronisks rēķins. Ir tuvāk. Jā. Bet, ja mēs paskatāmies vēl plašāk no tādas elektroniskā rēķina definīcijas, tad pēc būtības, kas ir jāsaprot, ka elektronisks rēķins ir mašīnu lasāms dokuments, ko viena puse izsūta un otra spēja salasīt. Faktiski pat bez cilvēku iesaistes. Mašīnas spēja savā starpā apmainīties ar šo te informāciju. Tātad informācija ir strukturēta XML-ā. Ja jums ir priekšzināšanas IT sfērā, tad jūs varat attaisīt vaļā un pat saprast, kur kāds lauks ko nozīmē. Ja nav, tad tāpat tās galveno informācija arī attaisot XML struktūru, jūs varat pat ielasīt, kas ir piegādātājs, saņēmējs, un tad jau aiziet detalizēt informāciju tālāk. Tas stāsts ir par to, ka dokuments tad ir elektronisks, strukturētā veidā, ko izsūta viena puse, un ko izsūta, un ko spēj saņemt otra puse. Ko bieži vien dara, ņemot vērā, ka tāpat jau dienas beigās tas cilvēks grib paskatīties uz to saturu. Tad, ko bieži vien dara pie saņemšanas vai pie izsūtīšanas, pie tā XML struktūras pieliek klāt arī vizuāli bildi, kas ir šis te PDFs, ko mēs arī varam attaisīt un paskatīties. Iemesli dažādi. Tiešām cilvēkam vieglāk ir saprast to tādā režīmā kā bildes režīmā. Otrs, piemēram, pakalpojuma sniedzēji bieži vien izmanto šo arī kā zināmā mērā reklāmas materiālu vai informācijas kaut kādu materiālu. Ja? Tad un tad kase būs ciet, pēciet preci tādu un tādu līdz datumam tādam būs atlaides. Ja? Un tagad tas jautājums tāds, cik no jums dabā ir izsūtāmie vai saņemšanas dokumenti elektroniskā formā? Rīgas doma neatbild. Kas izsūta vai saņem tiešām elektroniskā veidā? Nav neviens. Lūk, tā kā šeit ir liels potenciāls tehnoloģiju izmantošanai. Kāpēc? Un parunāsim nedaudz, ko tad varētu mums palīdzēt ietaupīt pārēj uz elektroniskiem rēķiniem. Un avots ir Bilentis. Katru gadu šis te avots publicē savus pētījumus par elektronisko rēķinu tirgus situāciju Eiropā un pasaulē. Ļoti labs pētījums. Publiski pieejams, varat atrast Google un izmantot un skatīties. Un viņi saka, ka
izsūtīšanas pusē rēķina pilnās izmaksas ir 11 eiro un 10 eiro centi. Protams, pētījumi ir finansējuši rēķina apmaiņas operatori un IT sfēra, un droši vien arī Latvijas platumgrādos mēs varam iedot kaut kādu mūsu koeficientu pret mūsu vidējām darba samaksām, bet domāju, tas cipars ir šeit minēts tāds, un mēs varam ekstrapolēt to, cik tad varētu būt apmēram Latvijā tas cipars. Ja? Droši vien mazāks, bet tik un tā ievērojams cienīgs. Kur rodās izmaksas papīra rēķina gadījumā? Tad tā ir izsūtīšana. Izveidojam, izprintējam, ieliekam iekšā aploksnē, atnāk kurjers vai pasts, piegādā. Tad stāsts ir par maksājumu atgādināšanu. Varbūt rēķins nav saņemts, vai viņš kaut kur ir noklīdis. Mēģinam sazināties, saprast, vai rēķins ir piegādāts galā. Tad ir šī te paša maksājuma apstrāde. Man nāk iekšā nauda, mēģinu piesaistīt. Un papīra gadījumā ir liels izmaksas uz arhivēšanu. Ja mums ir papīrs, vienu pusi atstājam sev, tad otru ieliekam arhīvā, kā tas bieži tiek darīts. Ja mēs pārējām uz elektronisku rēķinu, tad faktiski tā izsūtīšanai vajadzētu būt pa brīvu, nulle. Ja? Spožam pogu, pazūd. Maksājuma atgādināšana cipars tas pats. Tāpatās, ja kaut kas būs nokļūdījies vai kaut kur netur būs aizgājis, tad tās izmaksas būs līdzīgas. Maksājuma apstrāde var būt ātrāk, tā kā mēs strukturētā informācijā varam iedot precīzāku informāciju. Ja uz rēķina rakstveidā papīrā es varu varbūt viņu ne tā noformēt, un tas saņēmējs viņu kaut kā tā saprot vai interpretē, viņš varbūt tur kļūdīties. Ja? Bet ja mums ir informācija ļoti strukturētā veidā, pretējā pusi viņa arī var apstrādāt strukturētā veidā. Un, protams, mums ir mazākas izmaksas uz arhivēšanu. Un kopējās izmaksas 4,50, un te ir Bilēnis pateicis, ka pieņemot, ka e-rēķina piegādes ar pakalpojumu sniedzēju maksā 30 eiro centu, kas ir Bilēnis pieņēmums. Faktiski šeit kaut kur ir vēl pieslēdzies pastnieks. Latvijā jūs zinat, Fiteks nodarbojās ar rēķinu pasta pakalpojumiem. Komercbankas sāk piegādāt privātu personām rēķinus, ja, kur privāta persona var savā kontā saņemt šo rēķinu gadām. Tad tie ir pakalpojumi, kas tur pa vidu veidojās. Bet kopumā veidojās ietaupījums. Un tagad paskatīsimies saņemšanas pusi. Ja man atnāk rēķins papīra formātā, tad saņemšanas puse arī, protams, kaut ko maksā. Rēķins iekrīt kaut kur pie biroja administrators, tad viņai tur jānorientējās, jāsaprot, kur man šis rēķins ir jāpiegādā, uz kuru departamentu. Dievs pasi vēl ir vairākas struktūrienības izkliedētas pa Latviju, tad kaut kā tā plūsma ir jāorganizē. Nākamais solis ir datu ievada sistēmā, kāds ņem un pārakstu. Nākamais solis ir datu validēšana. Tas tiešām bija rēķins mums, tie tiešām bija tie pakalpojumi, uz kuru struktūrienību šos te pakalpojumus vai preces adresēt. Vai tas vadītājs to vispār zina, ka viņam tās preces ir piegādāts, ja jūs sākt validēt saturu. Un te var būt arī kaut kāda strīda risināšana. Nē, šitos preces vai šito pakalpojumu vispār nekad neesmu redzējis. Zvans draugam, piegādātājiem, kas tas tāds ir, ko tu man te atsūtīji. Maksājumu jūs sagatavojat balstoties uz šīs te informācijas maksājumu. Un visbeidzot arhivēšana atkal. Kopā 17,60. Ja ir elektroniski plūsma, tad saņemšana faktiski vajadzētu notikt tā, ka rēķins iekrīt jums sistēmā. Esmu klāt. Datu ievadēji arī nevajadzētu veidoties, tāpēc, ka dati jau ir elektroniski. Neviens viņus vairs nekur nepārvada. Kas, protams, ir jādara, tāpatās šie dati ir jāvalidē, jāpārbauda, vai tā struktūrienība piekrīt šīm nomenklatūrām, vai varbūt šo rindiņu mums jātiecina uz tādu projektu vai uz citu, vai vispār tie ir mūsu pakalpojumi. Tas, protams, ir jādara, bet ja rēķins ir elektroniskā formā, to var arī elektroniski veikt. Nevis nesāties pa visu biroju ar pavadzīmi un mēģināt savākt zīmodziņus. Tagad tur ir šeit ir ietaupījums. Strīdu risināšana būs jebkad, vienmēr. Kāda starpība, vai tas ir elektroniski vai papīra, tāpat tās kaut kādas konflikta situācijas ar piegādātāju var veidoties. Un arī maksājums jūs varat panākt to, arī šobrīd jau no rēķina pusē mēs varam veidot uz rēķina bāzes maksājums automātiski, ja mums tā informācija ir strukturēta, savadīta un korekta. Un, protams, arhivēšana papīram ir daudz dārgāk nekā mēs to darītu elektroniskā veidā. Ietaupījums.
Un ja mēs paskatāmies, kā tad mēs izskatāmies uz pasaules fona, tad līderi elektronisko rēķinu apritē ir Skandināvi. Virs 40% B2B, tātad biznesam vai publiskajam sektoram, tie rēķini strādā elektroniskā veidā. Latvijā šis pētījums saka, kad ir 15%. Tad mums ir, kur augt un attīstīties. Un es arī, paldies Rīgas domai par piemēru, gribu minēt to, ka Rīgas domai ir izdevies faktiski sasniegt 60%. Un tas tiek panācis tādā veidā, kad Rīga portālā Rīgas doma ir izveidojusi web formu, kurā piegādātājs var ievadīt šo informāciju. Un to izmanto 723 klienti. Ir iespējams arī augšu pielādēt XML formātu, ko izmanto 32 klienti, un iespējams arī izmantot API, tad saskarni pa tiešo sistēmai. Un 60% rēķinu šobrīd Rīgas doma saņem šādā veidā, un gadā kopā tie ir 192 000 rēķinu. Kas notiek ar pārējiem rēķiniem, tie ienāk papīra formātā, tiek digitalizēti. Lūk, un tas, ko mēs gribētu izaicināt mūs kopā, kā būtu, ja mēs tiktu vismaz līdz 50%. Labi, Rīgas doma būtu numur 1, viņi ir pirmklājēji un cēlumlauži šajos jautājumos, kā būtu tautsēmniecībā mums izdotos no 15% tikt uz 50% visiem. Cik daudz naudas mēs varētu iegūt. Ir dažādi pētījumi, kas saka par to, cik rēķini daudz ir Latvijā. Ja? Vieni saka 80 000, vieni saka 120, vieni saka 160 miljoni. 160 miljoni. Pieņemsim, paliksim pie 80 miljoniem. Paņemsim mazāko. Tie ir 30%, tad tie ir 28 miljoni rēķinu gadā. Sadalījums tur ir tāds, ka 55% biznesa sūta biznesam vai publiskam sektoram un 45% biznesa sūta privātam sektoram, privātpersonai. Privātpersonai ekonomija no elektroniskā rēķina nav nekāda tiešā veidā. Ja? Un tad mēs varam pareizināt attiecīgi tos 55% ar 17 eiro un tos 45% ar 6 eiro, kas ir tā izsūtītā iegūma. Un tā mēs iegūstam šādu te ciparu gadā. Labi, pieņemam izmaksas, vēl kaut kas, Latvijas koeficients, vēl kaut kas, paliekam pie 100 miljoniem. Tā jebkurā gadījumā ir nozīmīga summa tautsēmniecībai, ko varētu ieekonomēt pārējot uz elektroniskiem rēķiniem. Kur problēma? Kāpēc nav? Vai kas tad kavē pārēj uz elektroniskiem rēķiniem? Un, iemesli ir dažādi. Es mēģināju no savas pieredzes, no mūsu skatu punktu pateikt, kas ir tie galvenie. Viens, protams, ir piereduma spēks. Tas vecais stāsts par zīvi un pānu, kad meita prasa, kāpēc māma mēs vienmēr ēdam zīvi ar nogrieztām spurām. Es nezinu, prasa vecmāmiņai. Vecmāmiņa, kāpēc mēs tā darām? Tāpēc, ka kara laikā nebija pānas, bija kantaina tāda kaut kāda šaufelīte, tur likām, lai tur ielikt, bija jānogriež. Un mēs arī ikdienā esam pieraduši strādāt tā, kā mēs strādājam. Mums bieži nav laika paskatīties, vai varbūt var strādāt savādāk, un tas ieradumam ir milzīga ietekme uz mūsu ikdienu. Visiem. Nākamais, protams, stāsts ir arī par ekonomisko pamatojumu. Bieži vien arī runājot ar klientiem, potenciāliem klientiem, tas jautājums ir tāds, es nezinu, it kā jau, es varu atrast tur studentu, kas man to darīs. Un tas varbūt būt pat salīdzinām ar tām investīcijām, ko mēs varbūt tur veiksim sistēmas konfigurāciju, apmācību, vēl kaut kas. Mums būs cilvēks, kas to darīs. Un te, protams, es domāju, ka mums jāizaicina sevi ir vairāk, jo ja mēs domāsim par to šeit Latvijā uz vietas, kā radīt darba vietas vienkāršam darbam, nekāda tāda globāla attīstība mums nedraud. Ja? Es citēšu Gerhardu kungu minēto, ko viņš tikās Renāts Krasdiņu jau mēnesi apakaļ, ka Latvijai ir jāizvēlās, vai mēs būsim tie, kas ķer Pokemonus, vai tie, kas taisa risinājumus, kur citi ķer Pokemonus. Ja? Un, protams,
Ekonomiskais pamatojums ir svarīgs, bet es domāju, ka tas arī jāskat ne tikai tādā īstermiņa kontekstā, bet arī ilgtermiņa kontekstā. Nu, vai mums arī būs šie studenti pēc 3 gadiem ar tādām pašām izmaksām? Visticamāk, ka nē. Ja? Un jāsāk lēnām gatavoties šim lēcienam. Nākamais ir neskaidra likumdošana. Nu, protams, paņemot likumu par grāmatvedību, likumu par elektronisko dokumentu, konjaka pudeli vakarā, nu, var gūt tādu kā apstiprinājumu, ka mēs neko nepārkāpsim, ja mēs izmantosim elektronisku rēķinu. Tāpat laikā tas nav tik viennozīmīgi un ātri ieraugāms un saprotams. Līdz ar to tas rada tādu nelielu miglu gan no sistēmas ieviesēja, gan no klienta puses un vēl vairāk varbūt arī no kontrolējošo institūciju puses. Nu, mazums kāds kaut ko tur būs pārpratis, nesapratis vai kā. Nu, negribam sev radīt problēmas, nepatikšanas. Līdz ar to es domāju, ka ja būtu skaidrāks arī regulējums par to, ko tad es drīkstu, kā es to varu darīt, tad varbūt būtu vienkāršāk. Ja? Es saku, šobrīd ir tā, ka jūs varat izvilkt ārā argumentus, kāpēc jūs tā drīkstat, bet tur ir pelēka zona vai interpretācija sarunai, ko mēs vienkārši negribam tērēt savu laiku. Un visbeidzot arī tehnoloģijas. Un, protams, arī tehnoloģijas iet un aug līdz šiem jautājumiem. Un es domāju, ka nākamajos 3, 4, 5 gados tehnoloģija pieejamība un iespējas arī pilnīgi noteikti pieaugs, ņemot vērā, ka tā interese, domāju, veidosies. Un veidosies vienu iemeslu dēļ. Eiropas Savienība skatoties uz šo situāciju kā tādu un saprotot, ka tur tautsēmniecībā ir ļoti liels ieguvums. Ja? Risina to šādā veidā. Eiropas Savienība nevar pateikt un atnākt pie katra privātā sektora spēlētājiem, pateikt, nu tu tagad lietosi to tā. Tas iet pretrunā ar demokrātijas pamatprincipiem. Bet tas, ko var pateikt Eiropas Savienība, un jums kā publiskam sektoram šī ir viena no ziņām, kad ir Eiropas Savienības direktīva, kad 2018. gada novembrī publiskajos iepirkumos būtu jāspēj akceptēt elektroniski iesūtīt rēķini. Un tas, ko dara Eiropas Savienība, viņa sāk veidot kritisko masu. Nu, ja tad es kā uzņēmums varēšu iesūtīt publiskajam sektoram elektronisku rēķinu, kur ir problēma, tad es arī varu iedot savam kaimiņam elektronisko rēķinu un iet uz priekšu. Tas, kas arī varbūt Latvijā šobrīd nedaudz kavē attīstību zem likumdošanas konteksta, ir tas, ka faktiski mums nav šobrīd tāda vienota formāta par datu struktūru, kādā mēs varam apmainīties. Nu, katram ir kaut kas vēsturiski savs. Ir formāti, kam ir tā kā lielāka izplatība, ir formāti, kam ir mazāka izplatība, bet mums nav tāda valstiski akceptēta formāta. Tajā jūs varat apmainīties elektroniski rēķiniem un viss būs kārtībā. Un ļoti ceru, ka šīs direktīvas ietekmē un arī ir beidzot sakusējusies certifikācijas komisijas darba grupa, kas ir zem ekonomikas ministrijas paspārnē, par to, ka vajadzētu tikt pie tā standarta interpretācijas šajos platumgrādos. Un kas ir svarīgi, protams, šis standarts būtu tā kā jāsinhronizē un jāsalīdzina ar Eiropas vadlīnijām standarta jautājumos, lai nebūtu tā, ka Lietuvā ir viens formāts un Latvijā ir kaut cits un Nīderlandē vēl kāds cits formāts. Lūk, un ja mēs pārējām tālāk pie tā, kā tad mēs kā Horizon piegādātāji varam un plānojam atbalstīt rēķina aprits jautājums. Faktiski ir divi griezieni, ko es jau minēju rīt prezentācijā. Viens ir tiešām šie rēķina piegādes kanāli, un tur mēs vairāk skatāmies uz pieredzi, uz risinājumiem, kas ir mūsu Skandināvijas kolēģiem. Un kaut kādā brīdī iespējams mēs nāksim jau ar konkrētāku piedāvājumu Latvijas tirgumu. Tas ir faktiski tas jautājums, kā kurš pilda tās pasniegt funkcijas un kā es varu būt droši, kad šo rēķinu jūs piegādāsiet firmai tādai un tādai, šo rēķinu jūs piegādāsiet tam un tam, un šim savukārt man ir jāpiegādā tur. Jā. Tas ir tāds gan sarežģīts loģistikas jautājums.
Kas vēl ir svarīgi, protams, tādā brīdī, kad jūs kaut ko izsūtat, jūs arī gribat saņemt saiti apakaļ, ka tas ir piegādāts, ka tā bulta ir sasniegusi mērķi. Jā, tad tie sarežģīti kanāli, sarežģītas infrastruktūras, kurām savā starpā ir jāsadarbojas, jo skaidrs, ka ir viens, ka šeit nebūs viens pakalpojums sniedzējs. Jā. Jau šobrīd tirgu ir ļoti daudz dažādu pakalpojumu sniedzēju. Komercbankas, Fitex, Omnio, kas piedāvā dažādus risinājumus, un tas, kas notiks šiem pakalpojumu sniedzējiem, līdzīgi kā telefonu operatoriem. Ja? Es zvanu, man ir LMT, es zvanu uz Tele2, šie pakalpojumu operatori sadarbojās savā starpā. Un te veidzosies visticamāk līdzīgas attiecības. Savukārt, ja mēs runājam par pašu šo te rēķinu saskaņošanu un validēšanu organizācijas ietvaros, tad šobrīd jau mums ir risinājumi, un mēs plānojam arī pilnveidot šos risinājumus. Un ko tad jūs jau šobrīd varat izdarīt ar Horizon palīdzību? Nu tad, piemēram, jums ir atnācis rēķins elektroniskā formā, iekritis sistēmā. Tas, ko mēs varam panākt, mēs varam piesaistīt, mēs runājam par scenārijiem, respektīvi dažādiem rēķiniem var piesaistīt dažādus saskaņošanas scenārijus. Mēs varam paskatīties uz to, kad piesaistīts scenāriju pēc struktūrienības. Uz rēķina norādīts līguma numurs. Mēs sistēmā zinām, ka šis līgums nāk no tās struktūrienības. Attiecīgi automātiski sistēma zina, ka šis rēķins man ir jāpiegādā nodaļas B vadītājam uz apstiprināšanu. Viņš saņem šo ziņu e-pastā, taisa vaļā formu, skatās, ok, man ir rēķins atnācis. Ko šis nodaļas vadītājs var darīt? Viņš var, piemēram, apstiprināt, noraidīt, un tas jaukums ir tas, ka Horizonā jūs varat konfigurēt šīs plūsmas. Jūs varat pielikt apstiprināt, noraidīt un varbūt vēl kaut ko klāt. Jā. Noraidīt ar rezolūciju, piemēram. Nodaļas vadītājiem jūs varat iedot tiesības, ka viņš precizē rēķina detaļas, nomenklatūras, projektu dimensijas, varbūt finansējumu precizē par indiņām detalizē. Jā, viņš tā kā var, mēs esam iedevuši šī gadījumā tiesības precizēt saturu. Tikpat labi tās tiesības arī var nebūt. Tālāk mūsu izdomātais scenārijs ir faktiski tāds, ka sistēmā nostrādā nosacījums. Rēķins ir lielāks par 4500 eiro. Tas nozīmē, ka mums ir jāiesaist vēl finanšu direktors. Kas notiek, finanšu direktors saņem šo apstiprināšanas uzdevumu, un viņam ir iespēja apstiprināt, noraidīt saturu. Piemēram, mēs esam pateikuši, ka viņš nemaina, un viņam ir iespēja pielikt klāt, izvēlēties 2 rezolūcijas. Nav līdzekļu, neatbilst iepirkumam. Pum, apakaļ. Ja viņš šo te uzdevumu ir apstiprinājis, mēs nonākam pie departamenta direktora. Tad departamenta direktoram, piemēram, ir iespējas apstiprināt, noraidīt, atgriezt. Pieņemam, ka viņam nav jālabo šis saturs. Visbeidzot, tad, kad departamenta direktors savu darbu ir ticis galā, tad mēs nonākam pie Andra Kārkliņa. Tas vienkārši ir džeks, kas visu apstiprina. Ko es ar šo piemēru gribēju teikt, ka mēs arī varam norādīt gan izpildītājus kā mainīgos pēc struktūra vienībām, pēc varbūt citiem nosacījumiem. Mēs arī varam pateikt, ka tagad šajā etapā Andris Kārkliņš būs tas, kas to tagad darīs. Citu variantu nav. Un tagad mums ir viens finanšu direktors, tad Andris Kārkliņš to vienmēr dara. Arī apstiprināt, noraidīt, atgriezt, un visbeidzot informācija nokļūst grāmatībā, kas visticamāk darbojās un strādā ikdienā Horizonā, arī tur viņi šo te informāciju saņem. Un es te saku grāmatvedībā. Es nenorādu konkrēti grāmatvedi, vai pēc vārda vai pēc lomas. Grāmatvedībā mēs varam arī koplietot uzdevumu. Ja? Tad kurš pirmais būs klāt, tas tad arī paņems un strādās. Lūk, tas ir pārsvārdos par esošajām iespējām. Un saskaņošanas puse mums šobrīd ir gan Horizon pusē, gan arī web pusē. Un tas, ko mēs gribam pilnveidot, pārējot uz jaunu paškalpošanās platformu, šo te interfeisu, kā lietotājs to dara. Un te ir faktiski pirmās skices. Mēs paredzam to, kad ir virkne lomas, un kā mēs redzējām, piemēram, departamenta direktors, kas varbūt neiet ļoti dziļi detaļās, ka viņam faktiski piekrīt to, kad šis ir viņa uzdevuma saraksts, ko jūs arī šodien vēlāk dienas otrā pusē demo redzēsiet. Viņam te ir sakrituši dažādi uzdevumi. Atvaļinājuma pieteikums, rēķina informācija. Un, protams, viņš var nospiest pogu un aiziet
rēķina detaļās, bet viņš faktiski arī var no šī saraksta spiest pogu apstiprināt. Man pietiek ar to informāciju, jā, cenu klubs, summa tāda un tāda, un aiziet uz priekšu. Ja es gribu iet jau detaļās, un, piemēram, kā mēs redzējām, nodaļas vadītājs vēlās precizēt kaut kādu saturu, tad jau es varu vaļā konkrēto dokumentu. Es redzu šeit dokumenta rindas, es varu ieslēgt iespēju precizēt dimensijas, es varu noteikt varbūt dokumentam projektu struktūru vienības, precizēt saturu kā tādu. Un, ja es gribu paskatīties šo dokumentu, jo cilvēki tāpat ir pieraduši to bildi tā kā redzēt. Ar vienu pogas klikšķi šeit es varu izsaukt arī blakus uz ekrāna šo pašu dokumentu. Nu, protams, aizņems kaut kādu vietu, jūs varat viņu izcelt arī atsevišķā logā, ja tas ir nepieciešams, bet faktiski jūs arī varat redzēt šo dokumentu un pājot uz leju precizēt tās vietas, kuras jūs gribat precizēt, atstājot dokumentu arī uz ekrāna. Jā. Nu, lūk, tas tad faktiski arī bija tas galvenais stāsts par elektroniskajiem rēķiniem. Mēs redzam, ka šeit būs daudz jautājumu risinām tuvākajos 3-4 gados. Un strādājam pie tā, lai jums būtu pieejami gan šie risinājumi rēķinu saņemšanai, izsūtīšanai, gan arī, ko jūs jau varat šobrīd ņemt un lietot esošos web risinājumus saskaņošanā, sākt mācīties, sākt konfigurēt scenārijus, kā arī gada beigās mēs pārējām uz jau jaunāku interfeisu, lai tas būtu vēl draudzīgāk, lai tā būtu vēl draudzīgāka vide rēķinu saskaņotājiem, kas ir jūsu organizācijas darbinieki. Tā, vai ir kādi jautājumi? Arī šobrīd jūs varat konfigurēt scenārijus un izmantot esošo weba funkcionalitāti, jo šis scenārijs, ko es jums izstāstīju, viņš arī ir. Jā. Jā, jo saskaņošanas scenārija dzinējs faktiski tiek izmantots Horizonā vairākām vajadzībām. Tie var būt arī kaut kādi citi dokumenti, ko jūs vēlaties saskaņot, atvaļinājumu, pieteikumu komandējumu un rēķini ir tā skaitā. Tas, ko mēs arī noteikti vēl nākamā gada griezumā domāsim un attīstīsim, ņemot vērā, ka saskaņošana kļūst ar vien svarīgāks mehānisms, kā arī šo te pašu saskaņošanu konfigurāciju padarīt tā kā vieglāku un pārredzamāku jums kā sistēmas pārvaldniekiem. Jā. Jūs varat ieimportēt iekšā elektronisku rēķinu Horizonā. Jautājums ir, kāds ir jūsu scenārijs? Ja jūs zinat, kā šim dokumentam ir jāizkustās cauri, tad ir jānokonfigurē scenāriju, un tad jūs sākat šo te risinājumu darbināt. Dokumentu arhivēšana, faktiski šie rēķini, ja mēs runājam par bildēm, tas ir XML. Viņš pastāv jums sistēmā kā rēķins. Viņa vairs nav fiziski. Ja mēs runājam par bildēm kā tādām, kuras pie šī XML var būt pievienotas, nav tā. Tā gluži nav. Viņš var arī būt, ja puses noslēdz to, kad līgumā pasaka, kad viņam nav obligāti jābūt parakstītam, tad viņš arī var nebūt elektroniski parakstīts. Jo tas, par ko mēs runājam, elektroniski parakstīts visticamāk bieži vien, ko dara uz PDF uzliek elektroniski, bet tas nav elektronisks rēķins šī ir risinājuma kontekstā. Jā. Es saku, pēc būtības izejot cauri likumdošanai var saņemt to akceptu, ka tas XML ir jums valids un jums nav jāuztur arī šis parakstītais PDF dokuments. Bet tur ir tā, ko es minēju, tā krēslas zona, ko var gan klienti dažkārt interpretēt dažādi, gan arī kontrolējušās institūcijās var paskatīties dažādi.
Bet pēc būtības mums vajadzētu kopējiem spēkiem virzīties uz to, ka tas ir XML, un tas ir tas mans dokuments. Jā, jā lūdzu. Papildus dokumentus jūs arī varat ielikt, izmantot Horizon repozitoriju vai file sistēmu. Tad brīdī, kad jūs pie rēķina pieliekat klāt kā attachment vienalga ko, un viņš vienkārši pieglabājās pie tā dokumenta. Arī tas cilvēks, kas skaņo dokumentu, ja viņam uz galda ir P nakts vai datorā, viņš arī var pielikt šeit klāt viņu kā pielikumu. Un, attiecīgi, tas dokuments saglabāsies Horizon repozitorijā, un grāmatībā šī informācija būs pieejama. Jā, vēl kādi jautājumi? Labi, tad, ja jautājumu vairāk nav, tad jums ir iespēja atkal izvēlēties nākamo telpu. Tagad ir pats svarīgākais. Pusdienas un individuālās sarunas. Aicinu arī izmantot individuālās sarunas ar mūsu kolēģiem.